Dieva žēlastībā mēs varētu lasīt no Dieva vārda. Un tas ir vēstule ebrejiem, 4. nodaļa, 1., 2. pants. Un piecelsimies Dieva vārdu lasīšanai. Tad es iesākšu ar lūkšanu. Dievs Tēvs, mēs nākam Tavu vajag priekšā un lūdzamies uzrunāt Tu mūs no savu vārda, ka mēs neviens tukšā neaizejam. Un ka tas mūs uzrunā un ka tas mūs palīdz pastāvēt ticībā. Tēvs, mēs to lūdzamies Jēzus vārdā. Un tā, lasam no ebrejiem 4. nodaļas, 1., 2. pāns. Un te tā rakstīts. Tāpēc, kamēr apsolījums ieiet viņa atdusā, mums vēl pastāv, bīsimies, ka kāds no mums neizrādītos to nesasniedzis. Ja arī mums evaņģēlijs ir pasludināts tāpat kā viņiem, bet dzirdētais vārds tiem nepalīdzēja, tāpēc, ka klausītājos nebija savienojies ar ticību. Amen. Sēžties, lūdzu. Es tā kā Dievam lūdzu, kas būtu tas svarīgākais vai kāda tēma būtu... piedod. Izrādās, nemaz nebija ieslēgts. Nu labi. Tehnisks dabas jautājums. Labi. Jā, bet visādā ziņā es Dievam jautāju, ko tad īsti vajadzētu, par ko tad draudzē runāt. Un viena no tām tēmām, ko es tā saņēmu, ka tā ir tēma par ticību. Un man liekas, šī tēma, varētu teikt, te jau būtu vairāku dienu garumā runājama, bet tāpat laikā es arī negribētu pārāk ilgi ieplesties šajā jautājumā, bet tomēr gribētos kaut nedaudz šo jautājumu drusiņu aizskart un lai jūsos tā ticība tomēr pamostos vai lai jūsos tā ticība ieslēgtos, es pat nezinu, kā vēl to varētu nosaukt, jo tāpēc, ka tās problēmas, kas mums ir, parasti ir, saistīts ir ar mūsu ticību vai mazticību, tā varētu teikt. Ka vai nu mēs nespējam noticēt, vai nu mēs šaubamies, vai nu mēs, kāpēc mēs nelūdzam dažkārt par savu veselību? Jūs vienmēr, kad man sāp kāja vai roka, mēs lūdzam par veselību. Ko mēs darām? Tabletīti, vai ne? Tabletīti, viena no tām ticības soļiem, tas ir tabletīti, iedzersim. Placebo efektu mēs zinām. Esat dzirdējuši, ja? Kad iedzer tabletīti un labāk paliek. Cik tur tā iedarbība, to mēs nezinām, bet dažkārt viņa arī strādā arī tā. Bet saprotat, bet tas ieslēdzās tā kā ticībā. Es gribētu teikt, ka arī šis placebo efekts strādā uz ticības pamata. Kā tas ir, kad tu nekaitīgu vielu uzņem un tevī notiek, kas izraisa tevī kaut kādas, atmodina kaut kādas miesas spēkus, kas tev pēkšņi pārvērš kaut ko un izdara salabošanos. Viena no tām lietām, ko es te tā pārdomāju, es domāju, ticība tas ir jautājums par ne tikai veselības lietām, bet es arī domāju par pasaules radīšanu un arī par pasaules viedokli, kā mēs dzīvojam. Arī tas ir ticības jautājums. Ja mēs runājam par to svēto dzīvi, bez kā Kristu neredzēsim, tas arī norāda uz to, ka vai nu cilvēkiem ir šī ticība, vai nu viņos nav šī ticība, ka viņš nespēja ticēt, kad ir Kristus, kad ir Dievs, kad ir arī pasaules radītājs. Ebrejiem te tā teikts, jo ticībā mēs noprotam, ka pasauli ir radīta Dieva vārda spēkā, ka no neredzamā cēlies viss redzamais. Un man liekas, cilvēki šīs ticības trūkuma dēļ tā dzīvo, it kā viņiem šī pasaule tagad būs mūžīga. Viņi tā dzīvo, tā it kā tas taustāmais, tas ir pastāvīgs un kā klints, bet lūk, Dievu lūdzu, tas tā būt, nebūt, ir, nav. Var jau šodien lūgt, var arī nelūgt, var šodien iet uz dienam, var neiet. Man gribētos drusciņi pasvītrot, šodien mēs Dievu lūdzām, vai ne?
kopīgi. Es pirms 2 dienām lasīju tā, kur 2 sanāk vienā prātā un ko lūdz, Dievs to darīs. Nu šķiet, ka jūs bijāt vairāk šoreiz sanākuši, ne tikai 2, bet man tā kaut kā uzrunāja, kur 2 tikai. Tikai 2. Pat tas varētu būt, kad vīrs un sieva kaut kādās lietās lūdz Dievu, ka Dievs ticībā darbojas. Un es domāju, ka šīs lietas, ko mēs lūdzam, taču nav nekāds kosmos. Vai gan Dievam būtu kaut kas neiespējams. Dievam, ja viņš ir radītājs, ja viņš šo pasauli radīs, un tomēr cilvēkos ir šādas šaubas, šāda neticība vai kaut kāda neusticība tam, kas ir rakstīts arī Bībelē, protams. Ebrejiem te tā jau vēl teikts, 11. nodaļā 6. pāns, bet bez ticības nevar patikt, jo tam, kas griežas pie Dieva griežas, nākas ticēt, ka viņš ir, un ka viņš tiem, kas viņu meklē, atmaksās. Vai nav labs apsolījums? Ka Dievs būs tas, kas darītājs. Ne, ka mēs, ne mūsu svētums, ne mūsu pareizība, ne mūsu, jāsaka, pilnība vai vēl kaut kas. Bet, zināt, viena interesanta lieta. Es esmu tā ievērojis, kad cilvēkiem ir tāda doma, ka, ja tas palūgs Dievu, tad notiks. Mums tāda ticība dažkārt ir, ka jau tas palūgs Dievs darīs. Redzat, es domāju, ka ne cilvēks būtu šī lietā galvenais, bet ka tas gods tiktu Dievam dots. Un tā ir varbūt tā galvenā lieta, kur varbūt kādreiz nolaiž greizi, bet es domāju par šo ticību. Jūs atceraties asinsardzīgo sievu. Viņa teica tā, pie sevis. Ne jau, ka viņa kādam pat pateica, nevienam neko neteica, bet viņa padomāja. Un es gribētu teikt, ka ticība arī ir mūsu sava veida domāšana vai domāšanas veids, ka tas ir mūsu tāds uzstādījums, varētu tā teikt, ja vien es aizskartu. Un man gribētos teikt, tad šis darbojas pie mūsu sirdīm vai mūsu domām, ja vien mēs Dievu lūksim. Daudz cilvēki neticībā, viņi pat Dievu nelūdz. Viņi iet un dara kaut kādas lietas, bet viņi gatavi iet pat pie ekstrasensiem. Un tur arī notiek tās lietas ticībā. Un ka tikai varbūt tas nav ar Dievu saistībā, bet visādā ziņā cilvēki tic tam un iet pie viņiem. Tā ir ticība savu veidu. Vienīgā nelaime, kad varbūt, kad netiek gods Dievam dots, un tad ir pēc tam problēmas. Un es domāju vēl, kad pa brīvu to esi saņēmis, un tad pa brīvu varbūt arī dod. Ja mēs runājam par kaut kādām lietām, kur notiek kādas lietas, tādas nesaprotams pat jāsaka. Jo ticībā darbības notiek tā, ka mēs pat lāgā nesaprotam, kā tas darbojas. Vai kāds ir izpratis, kā ticībā tas notiek? Ebrejiem te tālāk ir teikts tā, pielūkojiet, brāļi, ka kādam no jums nebūtu neticības ļaunā sirds, atkāpjoties no dzīvā Dieva. Bet pamācat citu katru dienu, kamēr vēl saka šodien, lai kādam no jums sirds netikt apcietināt ar grēka viltību. Kāpēc? Tas ir Ebrejiem 3. nodaļa, 12. 14. pāns. Pielūkojiet, un es domāju, tas ir tas, kad mēs pārmeklējam savu sirdi, vai mūsos nav iezagušās šaubas, vai mūsos nav iezagušās, gribētos teikt, neticība, vai nav mūsos iezagusies tāda neusticēšanās Dievam. Kāpēc es saku neusticēšanās? Tāpēc, ka te teikts tā ir, kad neticības ļaunās sirds atkāpjoties no dzīvā Dieva. Ja manī ienāk šaubas, tad droši vien es arī atkāpjos no Dieva kaut kādā ziņā. Kad, gan jau mēs tiksim galā, gan jau kaut kā var būt, kaut kad. Bet, zināt, ja jums ir vajadzības, lūdzat Dievu.
Ja jums ir kādas problēmas, lūdzat Dievu. Ja jums ir priecīgs prāts, lūdzat Dievu. Miļie, par visām lietām pienesiet Dievam godu un pateicību. Un tas ir ticībā. Arī tad, kad man ir priecīgs prāts, es lūdzu Dievu un Dievam pateicos, tas arī ir ticībā. Un es gribētu teikt, mēs šodien lūdzām arī Dievu ticībā. Paldies, ka Dievs to esi kārtojis mums jauku koncertu kaut vai. Kaut vai. Ka mēs esam pateicīgi, ka tiešām kara briesmas vēl pagaidām Latvijā nav. Paldies Dievam! Un tas ir ticībā. Paļāvībā uz viņu, ka viņš tās lietas darīs. Un ka viņš arī dara. To, ko mēs šodien psalmā lasījām, ne ātrs zirgs izglābj. Tur tas viens tekstiņš bija, ne ātrs zirgs, lai kā tur būtu, bulta lido ātrāk, miļie. Jeb loda lido ātrāk. Viss ir īstenībā no Dieva žēlastības, un ja mēs Salamanu lasām, tad Salamans bieži saka, var cilvēks pūlēties un strādāt, un varbūt viņš ir gudrāks, bet tā veiksma izdošanās vienalga ir no Dieva dota. Ka viņš var strādāt un beigās darba augļus saņems kāds cits. Un tā kā Salamans saka, vai tas nav lielākais ļaunums? Ka tu esi nopūlējies, nostrādājies, un kāds cits beigās plūc tos augļus. Domājot par šo ticību, es domāju, cik arī, ja mēs lasām veco darību, īstenībā, kāpēc Izraēla tautai bija jāklīst 40 gadus pa turieni, pa to tuksnesi. Un kāpēc viņiem bija tik ilgs laiks, un tad, ja mēs zinām, tas tuksnesis jau nemaz nav tik šausmīgi liels, un cik mēs saprotam, ka tas ir pārējams ne jau vienā gadā vien, tas ir ātrāk vēl. Es pat īsti nezinu, cik ilgā laikā varētu viņi pāriet, bet fakts kā tāds, kad šis laiks bija tamdēļ, lai cilvēkos kaut kādā veidā veidotos ticība. Kad paļāvība uz viņu, un kaut galā man nošokēja tā teļa uzcelšana vai uzbūvēšana, tad, kad viņi uzbūvē ceļu un saka, jā, ka tas ir mūsu izvedis no Eģiptes. Es domāju, kurā vietā tad viņš tur bija? Izejot no Eģiptes, kur tad tas ceļš tur gadījās? Viņa tur vispār nebija. Bet viņi uzbūvē to un tagad pielūdz un godina, kur būtu Dievam jādod gods. Ugunīgā stabā viņš gāja pa priekšu. Jūra atvērās, un kur tad tas ceļš tur bija? Nekur. Tāpēc es domāju par šo mūsu ticību, cik dažkārt mums tā ticība tāda reizēm tāda visai šķība un greiza, un tomēr tā ir arī ticība. Zināt, ir tāda lieta kā maņticība arī. Uz sliekšņa nevar sveicināties, jo, tad jābūt ir vai no vienā telpā vai otrā, vai ne? Bet, zināt, tā arī ir ticība. Mēs kaut kādā veidā arī šīs lietas ticībā iedarbinām, un mēs nezinām, kāpēc tas tā darbojas. Arī tur dažkārt cilvēki kaut kādas lietas dara, un ja mēs domājam par ekstrasensiem vai kādiem burviem, viņiem arī tur jāieliek tur tas, un jāsmais tas viss tā zaņķis, un tas ir pret to. Vai tas ir pret to? Vai tur būtu kā ķīmiska darbība? Nē, bet tā ir ticības jautājums, par ko viņi tur dara. Tas arī ir ticības notikums. Viņi ticībā tur buru un jāsaka, vai gan burvi ir kas? Ja mēs lasītu par apustuļu darbos, tur bija kāds Brūss, nekā, bija, es aizmirsu bišķiņ to vārdu, bet viņš arī apstulbināja cilvēks ar savām, jāsaka, burvestībām, un tad, kad Pāvils atnāk un viņš ieraug tiešām reālo Dieva spēku, viņš saka, cik vajag maksāt, lai es varētu šito pašu dabūt, kas jums ir. Redzat, Dieva gars mums ir nepieciešams, lai mēs varbūt ticībā satvērtu šīs lietas, jo, saprotat, Dieva gars ierosina mūšos šo ticību, šo paļāvību, un tā jau varbūt tā tagad tuvojas vasaras svētki. Jēzus ko saka?
neatstājiet šo vietu, jo pēc nedaudz dienām jūs saņemsat šo Dieva apsolījumu. Ko mācekļi dara? Paklausa. Vienkārši paklausa. Ja mēs paliekam tajā vietā, kad mēs saņemsim no Dieva šo apsolījumu, mēs saņemsim šo svētā gara, vai tanī laikā vēl saprati īsti, kas tas ir. Bet tad, kad nāca šīs lietas, kas izraisīja, jāsaka, jaunu pagriezienu visu draudzes principā, kad Pēters, kurš bija bailīgs, pēkšņi kļuva drošsirdīgs, kad tie, kas bija masticīgi, pēkšņi ieslēdzās viņos ticība, tad vēl jau vairāk es saprotu, ka tā ir arī garīga parādība, ja mēs runājam par ticību. Lūkas saka tā, un Dievs, lai nedotu tiesu saviem izradzētiem, kas dienu un nakti viņu piesauc, kaut gan viņš vilcinās, es jums saku, viņš lietu izlems visai drīz, bet vai cilvēka dēls, kad tas atnāks, atradīs ticību virs zemes. Tas ir Lūkas 18. nodaļā 7.8. pants. Lūkas 18, 7, 8. Tātad Dievs nāk, un es gribētu teikt, Kristus atnākšana tuvojas. Tā, pa lielam, ja kurā gadījumā viņš tuvojas. Mums jau liekas, ka te kādi stāsta, ka 2 gadi, te vēl kādi stāsta vēl, tur 5 gadi, citi saka lielo bēdu sākumā, beigās un vēl visu kaut ko. Jebkurā gadījumā Kristus nāks. Bet jautājums ir par to, cik mēs varam pastāvēt ticībā. Mēs šurp sanākuši esam ticībā. Šajā namā esam sapulcējušies ticībā, jo mēs uz Dievu ceram. Jo jūs atnācāt, ko tad? Dievu pielūgt. To, kas varbūt nav redzams, kas varbūt nav sataustāms, varbūt, ka tas nav, es gribētu teikt, Dieva gars, kad darbojas, viņš darbojas, tā kā mēs redzam tikai viņa iedarbību. Neviens jau Dievu garu nav redzējis. Un vispār garu kāds ir redzējis. Neviens nav redzējis, kā garīgo pasauli mēs neredzam. Un paldies Dievu, kad mēs varbūt to neredzam. Bet es saprotu, kad Dieva gars nāk un darbojas pie mūsu sirdīm un pie mūsu paļaušanās, kad mēs lūdzam, un tas notiek. Mēs taču lūdzam Dievu garā. Vai ne? Ja jūs tā paši savā spēkā. Droši vien, ka mēs savā spēkā lūkšana tiesko nedarbojas, bet es saprotu, ka tā lūkšana garā, arī te tāda mums iznāca saruna, kā tas ir lūgt un gavēt, un ka tā lieta mainās. Ja mēs lasītu te no Marka evaņģēlī, kad atveda to bērnu, ja puisi, atveda, jāsaka, tas vīrs atveda savu dēlu, viņš saka tā, es esmu savu dēlu pie tevis atvedis, tam ir mēms gars, un ka viņš šakām, tad viņš rausta, viņš to puto, griež zobus un sastiņas, un taviem mācekļiem es esmu sacījis, lai tie izdzen no viņu. Bet viņi nevarēja. Un viņš tiem atbildēja un sacīja, ak, tu neticīgā cilts, cik ilgi es pie jums būšu, cik ilgi es jūs panesīšu, vediet to pie manis. Un viņš to atveda pie viņa, un kad viņš redzēja, ka tas gars tūdaļ to raustīja, pie zemes krisdams putodam vārtījās, viņš jautāja tēvam, cik ilgi tas viņam jau tā ir, bet viņš sacīja no bērnības. Un daudzkārt viņš to iemet ugunī un ūdenī, lai nogalinātu, bet ja tu ko spēji, viņš Kristums saka, ja tu ko spēji, bet es nesaprotu, kāpēc viņš ir atvedis. Viņš ir atvedis, pirmkārt viņš pie mācekļiem, tie tur neko nevarēja, bet viņš pie viņa atnāk, un viņš arī šaubīdamies saka, ja tu ko spēji. Ja tu ko spēj, tad palīdz mums, apžēlojies par mums. Un tā lūkšana par mūsu veselību, tas ir tā, ka mēs arī nākam pie Dieva. Dievs palīdzi mums. Ne jau tāpēc, ka lai mēs kādu godu vai kādu slavu gūtu, bet ka mums vienkārši ir palīdzība vajadzīga no Dieva.
No cilvēka mēs to nevaram saņemt. Mēs saucam uz Dievu, un tad, kad ir vajadzība pēc veselības, tiešām ir problēmas, ka tev sāp, vai tu nelūgsi Dievu. Nu jā, un tālāk. Tad Jēzus to sacīja, ja tu spēj, kaut tu varētu ticēt, tas visu spēj, kas tic. Vau! Bet tas tik ir teiciens, ko Jēzus izsaka. Tas visu spēj, kas tic. Protams, arī citur viņš mācekļiem sacīja par ja jums būtu ticība kā sinēm graudiņš, jūs pateikt tam kokam stādies jūrā. Kur loģika, es nezinu. Jeb tam kalnam, lai viņš metas ūdenī. Jā, kalns varētu pārvietot. Bet redz, kas te teica, tas visu spēj, kas tic. Ja mēs lasītu vēl kādā citā vietā, es gribētu atgādināt, ka ticības spēkā viņi ir no zobens asmens izbēguši. Indīgas zāles ir dzēruši. Vēl kādas lietas darījuši to, viņi visi darījuši ticībā. Šie mācekļi, kas to iepriekš ir bijuši pirms mums, viņi ticībā tās visas lietas ir pārvarējuši. Un pat ja viņiem Dievs, gribētu tos tā teikt, nepalīdzēja, kad viņus lauz saplēsa, arī tad viņi spēja pastāvēt tai ticībā. Nu jā, un tā mēs lasam, tad tūdaļ tā bērna tēvs brēc un sacīja, es ticu, palīdz manai neticībai, bet Jēzus sacīja, un tūdaļ bērna, jā, bet Jēzus redzēdams, ka ļaudis satecēja un apdraudēja nešķīsto garu un sacīja, tu mēmais un kurlais gars pavēl izēja no tā un neieja vairs tajā. Un tad viņam jautāja, kāpēc mācekļi to nevarēja izdarīt. Nu, mēs arī esam tā kā mācekļi. Jums vienmēr lūkšanas viss uzreiz notiek. Jūs palūdzāt un uzreiz ir. Mums kaut kā nesanāk, vai ne? Mums arī šaubas nāk virsū, un reizē mēs lūdzam un kaut kā nenotiek, un lūdzam un notiek. Jā, nu reizēm jāsaka šis jautājums par to ticību arī gribētos teikt, ka mēs apdomātos pirms mēs lūdzam Dievu. Jūs vienmēr pirms lūkšanas pajautājat, kā ir Dievs, ko tu gribi. Vai jūs pajautājat Dievam, ko tu gribi? Tad, kad mēs lūdzam par kaut ko. Man liekas, mums arī problēmas ar šito lietu. Man arī savā laikā, kad jaunībā nāca pie ticības, man tāds gadījums bija. Es nezinu, es jau nedomāju, ka es te baigi dušīgs lūdzējs un tāds baigais varenais un tā tālāk. Bet man bija gadījums, kad tas tā vienkārši pie liecībām piederās. Bija tāds laiks, kad mums bija draudzēji uzdāvināts traktors. Un es ar to traktoru braucu, kalpoju, draudzēju, un vienam tur to darīju, vēl kādam tur zemi ārām, tur mēs stādījām kartupeļus un draudze tādā veidā. Es palīdzēju kaut kādā ziņā draudzēju kalpodams. Un vienai sievietei tur bija, viņai siens bija jāvāc. Protams, mēs tur aizbraucām, to sienu tur vācām, viņš tur kaudzīties sanāca, bet nebija piekams, ar ko aizvest. Un es teicu, labi, Dievs, kamēr es to piekapi nedabūnu, bišķiņ pietur to lietu, lai nesamirks tas siens. Es nezināju, ko es tajā brīdī lūdzu. Es to piekapi nedabūju kaut kāds gandrīz mēnesi. Tur nebija dažādi iemesli, un visu to mēnesi nelīja lietus. Labi, mēs varētu pateikt, tā gadījās pagājuši vasarā ar te lietas nelīja. Bet kāpēc es saku, ka tas tā zīmīgi? Man jau tur visi šķendējās, viņš saka, dārs izkaltis, visi ir galīgi čau. Bāc lietus nelīst. Un, zināt, kāpēc es saku zīmīgi? Tad, kad es atbraucu un vedu sienu prom, tieši tad savācās negaisa mākoņi. Un tad, kad mēs pēdējo sienu salikām pie šķūnīša gubā, sākās riktīgs gāziens. Tas tā vienkārši no pieredzes, tas no dzīves, un tad es sāku tā ļoti apdomīgi lūgt Dievu.
Dievs piedod, varbūt es nezinu, ko es lūdzu, bet, nu, ja tā varētu, ja vien ir iespējams. Tā kā es reizēm domāju, kad mēs pirms lūdzam Dievu, nu, ir vērts palūgt Dievam, ko tu domā. Bet šīs lūkšanas, kad ir ticībā, viņas tiešām notiek tā, kā tu saproti, jauns ticīgais, vien parasti viss notiek. Tā kā mēs vecāki ticībā paliekam, tad mums bieži kaut kā bišķi pagaidi, bišķi vēlāk, nesteidzies, gan jau viss būs labi. Dažkārt arī tā ir. Bet ne tikai tas, es domāju, kad mūsu lūkšana, tā kā viņš saka par to, ja mēs lasām to Marka evaņģēlī, šaka, kāpēc mēs nespējam to izdarīt? Un viņš sacīja, šī suga neiet citā dārā kā ar lūkšanu un gavēšanu. Tātad, vai mēs tā iestājamies Dieva priekšā par kādām lietām, kas mums ir svarīgas? Protams, ka tu lūdz un gavē, tad tu lūdz arī un jautā Dievam, ko tu gribi, kāds ir tavs nodoms, kāds ir tavs mērķis. Varbūt, kad man vajag, varbūt, tas ir par pārmācību, varbūt, ka tas ir par pamācību, varbūt kaut kādas lietas Dievs tā mūs audzina, arī tā mēdz būt. Ka ja mēs savādāk nesaprotam, tad ir kaut kādas lietas, kas zināt, saviem bērniem mēs arī kādreiz uzskaitam pa kādu vietu. Šodien jau tas ir aizliegts, bet, tomēr. Jautājums ir, kā tas ir, kad lūkšana un gavēšana, tomēr tas viss notiek ticībā. Bez ticības mēs nevaram. Mēs nevaram pastāvēt, mēs nevaram Dievam patikt. Bez ticības mēs nevaram, tā kā, ja mēs lasītu par to, kad 7 dienas jāiet apkārt Jērikas pilsētai, un tad pēc 7 dienām vēlreiz jāiet 3 reiz riņķī, un tad ir jānobļaujās. Kurš tādam sviestam ticētu? Jūs iet ap domi 7 dienas apkārt. Lai labāki lēmumi būtu. Vai jūs iet apkārt un tad vienā dienā, tad svētdienā, tad halleluja, nobļautos. Vai mums tas ticībā būtu tādā ticībā, vai mēs esam. Bet, tas, protams, ir tāds joks drusku, bet tāpat laikā, zinām, nopietnība ir, kad mēs iestājamies pie Dieva par mūsu valdību, ka mēs iestājamies pie Dievu par mūsu, jāsaka, domi vai pašvaldību, mēs taču lūdzam Dievu. Mēs lūdzam, lai Dievs dod viņiem kaut kādu normālus likumus izdot. Lai tas nebūtu mums par nastu, un nebūtu viņiem par peļņu, bet lai mums būtu par atvieglinājumu. Jo tie likumi dažādi, kurus var izdot. Tāpēc, tā teiks, pielūgot, brāļi, ka jums nebūtu neticības ļaunās sirds, atkāpjoties no dzīvā Dieva. Bet pamācāt citu, kamēr katru dienu, kamēr vēl saka šodien. Tātad šodien es runāju par šo ticību. Protams, kur rodas ticība, jūs jau visi zinat. Zinat, vai ne? Vismaz Bībeli jūs esat lasījuši. Bībelē rakstīts tā, ka ticība rodas no sludināšanas vai no dzirdēšanas. Vienā tulkojumā tā un otrā šitā. Bet vienalga, tas savstarpēji jebkurā gadījumā ir tā, ka tad, kad mēs dzirdam kādas lietas, kad Dievs ir darījis, kāpēc es uz to uzbāžos ar to liecībām? Lai arī citi noticētu, ka jūs esat lūguši Dievu un tas ir noticies. Ticība rodas no sludināšanas, tātad jūs pasludinat ar šo liecību, ka Dievs ir pagodinājies. Protams, kādam varbūt ausis ir cieta un tad viņš nedzird, tad var arī tā gadīties. Bet tā tad ticība rodas arī no tā, kad ja es dzirdu to, ko man saka. Es jau jums varēju šodien visu dienu te stāstīt un vēl nesko runāt, bet ja jūs nedzirdat, jums ir domas kaut kur citur, vai jūsu domas ir pie dārza, vai pie kartupeļu stādīšanas, vai vēl pie sazina kā, varbūt pie mašīnas remonta, tad ir brīdī, kad kāds tur mācītājs runā.
Var gadīties, ka nedzird, ko viņš saka. Un tāpat arī visos gadījumos, vai mēs dzirdam par šo ticību, vai mēs dzirdam un uztveram, un to sirdī vēl saglabājam. Jūs zināt, kādas sirdī ausis ir kāds redzējis? Mediķi droši vien, kad varbūt ka kādi redzējuši. Bet es domāju, ka nav neviens redzējis, bet tur ir teikts, ka sirds, vai mūsu sirds ausis ir vaļā. Prāta ausis arī tāds ir teikts, kad mūsu prāts un gara acis, kas tās par gara acīm, jeb sirds acis, kur tad sirdī ir acis? Arī ne. Bet šī gadījumā, ka mēs satveram to ticībā, ka mēs to pieņemam ticībā, ka mēs to daram ticībā un ka mēs ikdienā dzīvi dzīvojam ticībā, jo, kā mēs šodien bija tā tēma, ko te ieminējās, ar svētu dzīvi. Svētu dzīvi mēs dzīvojam ticībā. Izsargāmies no grēka ticībā. Ja mēs stāvamies pretī grēkam, tad tas ir mūsu ticības apliecinājums. Ka es tā nedarīšu, es darīšu to tā, kā Dievvārds saka. Es nesākšu tur kaut kādu aplamas lietas vai likuma pārkāpumus darīs, tāpēc, kad ir Dievs. Un tā ir mana ticība tam. Ka es nedarīšu pārkāpumu, ka es nedarīšu aplamības, ka es nedarīšu tā, kā man patīk. Jā, Lūkas evaņģēlijā tā arī apustuļi saka, 17. nodaļā, 5. 6. pants, un apustuļi sacīja savam kungam, vairo mums ticību. Bet viņš sacīja, ja jums būtu ticība kā sinim graudiņš, jūs sacītu uz šī vīģes koka, izraujies ar saknēm un dēsties jūrā, viņš jūs paklausītu. Droši vien mums arī ir viena no tām lūkšanām, Dievs vairo mums ticību. Domāju, tā viena no tām lūkšanām Dievs palīdz mums ticēt, palīdz mums vairo šo ticību, kura mums, gribētos teikt, ir mazāka vēl nekā sinepgraudiņš. Mēs daudz lūdzam pēc ticības. Kad jūs pēdējo reizi esat lūguši, lai Dievs vairo man ticību? Mēs esam lūguši, Dievs dod man pacietību, tūlīt un tagad. Tā arī mums kādreiz ir, kad kaut kas neder, tad mēs tā uzstājam. Bet es domāju, ka cik daudz mēs esam lūguši par ticību, lai Dievs vairo mums ticību un paļāvību uz viņu. Kad mēs varētu ticībā lietas darīt, ka mēs ticībā varētu kalpot, ka mēs ticības darbus varētu darīt. Un tas nav vienas dienas pasākums. Tas ir visas dzīves garumā. Tas nav līdz nākamai svētdienai, bet tas ir visa mūža garumā. Jūs domājat, ka es baigi ticīgs esmu? Es arī lūdzu Dievam šad un tad Dievs vairo man ticību. Dievs palīdz. Tur tā kā tas tēvs saka, Dievs palīdz manai neticībai. Ja? Es arī šad tad saucu uz Dievu. Dievs palīdz man. Es nespēju ticēt, es nespēju paļauties, es nespēju uzticēties reizēm Dievam. Un tad es daru pa savam. Nedariet pa savam. Dariet pa Dievam. Lūdzat Dievu, lai Dievs dod ticību, lai Dievs dod apskaidrību, Dievs dod gudrību gal galā. Un tad arī saprotu, kad mēs varam normāli pastāvēt un turēties pie Dieva labās rokas. Turpat, kur Jēzus. Lai Dievs palīdz, un lai vairo mums ticību. Ka mēs varam lūgt, ko gribam, ja tur tā kā Dievvārds interesanti saka, ja jūs paliekat manī, un mani vārdi jūsos, jūs varat lūgt, ko gribat, un tas jums notiks. Tā rakstīts.
Ir kāds dzirdējis tā? Kurš zina to rakstu vietu? Zinat kāds? Vispār ir tāda lieta. Paldies. Tātad ir kaut kāda apsolījuma, ir kaut kādas norādes, ir kaut kādas lietas, un es tā varbūt par šo ticības jautājumu gribētu atgādināt, zinat, tāds pētījums par ūdeni. Esat dzirdējuši? Esat dzirdējuši par ūdeni? Ir kādi, kas ir redzējuši, kādi dzirdējuši, kādi ir video materiāli, kad ūdens arī nav tāda viendabīga, vienkārši šķidrums. Izrādās, ka viņam ir kaut kāda struktūra. Un tad, kad ir svētīts ūdens, tad, kad tu lūdz Dievu un svētīt ūdeni, tad viņš sasalstot veido ļoti skaistus kristāliņus. Un tad, kad izrunā lāsta vārdus, tad tas ūdens struktūra mainās un viņam tur veidojas tādi ķeburaini, tās sasalums veidojas ļoti ķeburains un neglīšs. Tad mainās ūdens struktūra. Vai, mīļie, mēs sastāvam 70% no ūdens? Vai nebūtu labi, ka mēs svētītu? Svētītu viens otru? Labi, tas tikai piemērs par to ūdeni, bet ticībā, ka mēs viens otru varētu svētīt, ka mēs varētu viens par otru aizlūgt, viens par otru iestāties, vai tas nebūtu svētīgi? Un tā mēs varam teikt, Dievs vairo mums ticību, lai labklājība mūsu vidū būtu, lai labestība mūsu vidū valda. Tieši tāpēc mums ir vajadzīga šī ticība, kas nāk no Dieva. Vai amen? Labi, ka piekrītat. Labi, piecelsimies un lūksim Dievu, un Aivaram būs kas jāsaka vēl te. Labi. Kam ir uz sirds? Смотрела или слушала ситуацию, Господь, принимала решения без эмоций, всегда была во всем правильности, всегда думала, что Ты сказал мне, Господь. Благослови, чтобы в этих эмоциях никогда не обижала никого, Господь, и всегда думала о том, как бы я себя чувствовала, если бы у меня такие эмоции кто-то другой говорил, Господь. Благослови, Господь, каждого из нас в этом дне, Боже, пребывай рядом с нами, Господь. Благослови, чтобы каждый из нас все делал по вере в Тебя, Боже, надеялся на Тебя больше, чем на свои силы, Боже. Благослови, чтобы я так тоже все это делала, Господи. Благослови, чтобы всегда задумывалась об этом, Господи. Спасибо Тебе за Твою любовь, за то, что Ты рядом, Господь. Благослови каждого из нас в этом дне, Боже, будь рядом с нами. Аминь. Великий Бог, благодарен Тебе за напоминание, которое сегодня звучало, что необходимо все делать с верой, Боже, без веры в Тебя невозможно Тебе угодить, Боже, благослови, чтобы у каждого из нас, у меня в сердце была вера в Тебя, все, что бы ни просили, все бы делали и просили с верой, и верили в этом немало, не сомневаясь, Боже, благослови. И в этом служении, когда будем участвовать, воспоминать Твои страдания, Боже, приготовь мое сердце. Прости, Боже, не поступающий не так, как Ты хочешь, не так, как Тебе угодно. Благослови,
любовь во всех путях, не знаю, когда великий Бог. Аминь. Dievs Tēvs, es saucu uz Tevi un es ceru uz Tevi un gaidu uz Tevi, ka Tu vairos mums šo ticību. Un mēs tāpat kā apustuļi tanī laikā lūdzam Tevi, Dievs, vairo mums ticību, ka mēs varētu paļauties uz Tevi, ka mēs varētu visās lietās uzticēties Tev un ka ticībā varētu iet un darīt tos darbus, tos ticības darbus, ko mēs varētu darīt ikdienā. Tēvs, es lūdzos, svetī savu vārdu un svetī, ka mēs varētu pieaugt ticībā. Jēzus vārdā. Amen. Amen.